Kādi suns uzrāda, ka tur ir kaut kas. Un tad kinologs, protams, iet un pārbauda, ir tur vai nav. Pēdējais vingrinājums ir aizsardzība. Šī komanda tiek izmantota gadījumos, ja robežpārkāpējs ir bruņots, bīstams vai izrāda pretestību. Daudziem robežsardzes dienesta suņiem nav šauras specializācijas. Viens un tas pats suns var darīt visas šīs 4 lietas – personu meklēšanu, priekšmetu meklēšanu, pēdu meklēšanu un aizsardzību. Jo mūsu suņi visi ir apmācīti uz visām šīm 4 lietām. Darbs ar savu suni, protams, ir interesants, bet tas prasa no saimnieka ļoti, ļoti daudz laika. Mums, diemžēl, vajag upurēt savu laiku arī. Jo nebūs tā, mēs nevaram piespiest no tā, ka mēs strādāsim no 8 līdz 4 un veidosim to, bet mums arī ārpus sava darba laika mēs arī strādājam visu laiku. Arī atvaļinājuma priekus dienesta suņi tā īsti neizprot.